Aizvadītajā gadā Latvijas vārds pasaulē izskanējis nevienu reizi pateicoties Latvijas sportistu sasniegumiem. Mēs varam lepoties ar mūsu sportistu panākumiem, pateikties par ieguldīto laiku un darbu un iedvesmoties, jo katrs sportista panākums stiprina un vieno latviešus. Jāuzteic ir sporta veterānu ieguldījums. No pasaules un Eiropas veterānu čempionātiem atvestas 170 dažāda kaluma medaļas. Turklāt līdzās sportiskajiem panākumiem sporta veterāni aktīvi iesaistās sabiedrības izglītošanā par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, audzinot stipru un patriotisku sabiedrību. Mēs tātad vadām visu šo lielo veterānu saimnu Latvijā, kas šodien izaugs ir līdz 10 000 jau, un kas darbojas gan pašvaldībās, gan Latvijā, gan ārzemēs, jo mēs ļoti aktīvi startējam pasaulē, vedam medaļas šurp, kā viens otrs teica, kaudzēm, mierot kilogramos, nevis skaitā. Tā kā pagājušajā gadā no Turīnas mēs atvedām 288 medaļas. Viens bija mērījis, tas šot 5 kilogrami. Tas ir jocīgi, daudz pat neticēja, bet tas ir mūsu Latvijas sporta veterānu varējums, jo tiešām veterāni ir ļoti aktīvi, paši organizē komandas, paši darbojas, paši naudiņu vāc, jo naudiņu mums nedod, bet viņi spēj savākt. Un tā vērtība ir tā, ka viņi nevis slimo, bet naudiņu vāc no savas pensijas, lai brauktu uz ārzemēm. Cits taisa pērk zāles un guļ slims, mūs iestartē, no šeit kā vietīgāki startē. Uzteicot un godinot aktīvos sporta veterānus, gada nogalē Latvijas Sporta veterānu senioru savienība apbalvoja 368 izcilniekus. Latvijas Sporta veterānu savienības 2014. gada balvu par godīgu spēli Fair Play tiek apbalvota olimpisko čempionu Jāņa Lūša un Elvīras Ozoliņas ģimene par mūža ieguldījumu Latvijas un pasaules sportā. Jānim Lūsim pieder 3 olimpiskās medaļas, 2 pasaules rekordi, 4 Eiropas čempiona tituli, 12 reizes viņš kļuvis par PSRS čempionu, 1 reizi par Latvijas čempionu. 2014. gadā Jāni Lūsi uzņēma Monako starptautiskās vieglatlētikas slavas zālē. Jānis Lūsis ir atzīts par aizvadītā gadsimta izcilāko šķēpa metēju. Neskatoties uz to, ka šķēpa mešanai Jānis pievērsās salīdzinoši vēli, viņa sportiskā karjera ir panākumiem bagāta. Savu sporta veidu es izvēlējos, varētu teikt, samērā vēlu. Iesāku to 18 gadu vecumā tikai ar šķēpa mešanu nodarboties. Tas ir samērā garš stāsts, kā es līdz tam nonācu, bet fakts kā tāds, kad es kļuvu Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūta students, tad es sāku arī nopietni nodarboties ar šķēpa mešanu. Un tad es nokļuvu pie savu trenera Valentīna Mazālīta institūtā, kas bija mūsu 13. grupas audzinātājs. Mācījāmies un regulāri trenējamies. Treniņa rezultātā pamazām auga diezgan strauji. Katru gadu es varēju gandrīz pielikt turpat pie 10 metriem, un nobeidzot institūtu jau pārsniedz 80 metru robežu. Un nobeidzot institūtu praktiski arī nokļuvu PSRS izlases sastāvā. Tad sākās tā saucamā lielā sporta ēra. Sākumā es par to nemaz nedomāju, bet, kad es to sapratu, pēc pirmās bronzas medaļas iegūšanas PSRS čempionātā Tbilisi 61. gadā, tad es sāku arī domāt, kad varētu tiešām sacensties ar PSRS izlases labākajiem šķēpraižiem. Sākot ar 62. gadu arī tas man izdevās, un būtībā es iegāju tā saucamajā top sportā, kurā pabiju 15 gadus. Es domāju, ka sports priekš manis dzīvē ir bijis viss. Un es domāju arī, kad jaunatnei, lai arī viņi nekļūtu čempioni, bet sportam ir jābūt katra jauna cilvēka dzīvē.
Atzīmējot Latvijas valsts 96. gada dienu un gatavojoties valsts 100-gadēji, ar Latvijas valsts aizsardzības fonda Lāča plēsis goda zīmi tika apbalvots Gunārs Jākopsons, kas 2014. gadā atzīmējis 60. darba gadu kopš pirmās reportāžas. Gunārs strādājis par sporta žurnālistu 13 olimpiskajās spēlēs un 30 pasaules čempionātos hokejā, vadījis vairāk nekā 5000 dažādu sporta pārraižu. Es esmu visu savu dzīvi bijis sportā un ar sportu, jā. Tas jau ilgst no 50. gadiem un aizvadītajā vasarā es atzīmēju savas pirmās reportāžas 60. dzimšanas dienu. Tā kā sports man bijis vienmēr blakus, sports bijis ap mani, sports bijis manā sirdī. Jaunajā gadā es novēlu nezaudēt sportiskumu, nezaudēt sportisko garu, sportisko mundrumu un deguni celt tikai un vienīgi vienā virzienā. Tas ir augšu, tikai un vienīgi augšu. Tas ir pats galvenais. Optimisms, dzīvot prieks, deksme un aizrautība raksturo Latvijas sporta veterānus, kas nerimstošā mīlestībā pret sportu spēj veidot kvalitatīvu, veselīgu un aktīvu savu ikdienu. Stadions kā jūra šauc, sporta draugi šurpu brauc. Lieli māsī gribē būt, veciem rekordiem jāsagrūst. Tā ir mūsu sūtība. Mēs to esam apsolījuši valsts prezidentam, ka Latvijas sporta veterāni būs aktīvi līdz savu mūža galam. Un ka mēs nedomājam par savu dzīves galu, jo tas ir citam jādomā. Mēs sportojam, startējam, darbojamies. Esam aktīvā dzīvesveida piekopēji. Tā ir mūsu sūtība un mēs to sekmējam. Un tas redzams mūsu sporta spēlēs. Šogad mums jau bija 51. sporta spēles pēc kārtas, tad mēs jau pusgadsimtu gadu no gada tiekamies, sportojam un cilvēkiem patīk. Mums šogad bija 23 sporta veidi sacensībās, 5000 dalībnieki tikai finālā, un tad jau pašvaldībās ļoti daudz. Tā kā mēs necenamies pēc cipariem, bet pēc kustības ikdienā. Un tā ir mūsu sūtība. Mēs esam basketbola komanda Latvijas Ziltens. Mēs jau pastāvam 21 gadu. Pagājušajā gadā mēs piedalījāmies pasaules meistru sacīkstēs Solonikos un olimpiskajās spēlēs Turīnā, un abās vietās mēs ieguvām zelta medaļas. Tā kā mēs esam visu svinējuši, un šogad mēs bijām Ostravā, kur ir Eiropas čempionāts, un tur mēs arī ieguvām pirmo vietu. Sports dod savāktību, vienotību, jo tas ir komandas sports basketbols, tas nav tā kā skriešana vai lodes grūšana. Tā kā jārēķinās ar visu komandu, jo viens nav cīnītājs. Gribētu novēlēt arī, lai nesēd mājās un neskatās seriālus tik daudz, ja? Lai ņem aktīvu tā dalību, kā kurš kurā vietā var, ja? Vai tā varētu būt nūjošana, vai tā ir skriešana, vai kaut kāds cits veida aktivitātes, vai dejošana, vai tāpatās kā šeit šodien, manuprāt, ļoti jauki, kad visi sanāk kopā. Apspriež, kas ir bijis, kas būs, padējot, atpūsties. Jaunais 2015. gads Latvijas sporta veterāniem līdzās sportiskajiem panākumiem un izaicinājumiem nāk ar ļoti nozīmīgu apņemšanos. Mēs daudz domājam par Latvijas patriotismu. Kas ir Latvijas patriots? Vai tas, kas runā tikai, ja arī dara? Tā lūk, mēs šodien aicinājām Latvijas veterānu sabiedrību, sporta sabiedrību, un es domāju, Latvijas sabiedrību kopumā atteikties no smēķēšanas, kas ir tikai ienaidnieks savai veselībai, valsts veselībai, un kas nekādu naudu neprasa, prasa tikai raksturu. Un tātad pierādīsim, ka mēs Latvijas patrioti ne tikai vārdos, bet arī darbos. Un tātad mēs aicinām līdz 18 gadam Latvijas 100-gadēji padarīsim Latviju par zaļu, nekūpošu valsti. Latvijas sporta veterānu senioru savienība veicina Latvijas atveseļošanos caur kustību un sporta mīlestību, dzīvojot veselīgi un aktīvi. Tādu arī katram jums novēlam 2015. gadu. Pateicamies par atbalstu sižeta pārraidīšanā Vecumnieka novada domei, Latvijas sporta veterānu senioru savienībai, Zemnieku saimniecībai Saules, personīgi Viesturam Niedolam.